Naftas pārstrādes vietas atrodas tālu no urbumiem, tāpēc melnais zelts lielos attālumos tiek transportēts visā pasaulē. Visbiežāk šim nolūkam izmanto kuģus, kas ar naftas produktiem pildītām tvertnēm vago okeānus un jūras. Reizēm šie kuģi avarē, nafta izplūst ūdenī un rada piesārņojumu, kura sekas izzūd tikai ilgos gadu desmitos. 2002. gadā Libānas kuģu kompānijai piedarošais un Bahamās reģistrētais kuģis Prestige papildināja savas tilpnes ar mazutu Ventspils ostas reidā. Ceļā no Baltijas jūras uz Atlantijas okeānu kapteinis ziņo par vairāku 10 kilogramu mazuta noplūdi vārsta tehniskās kļūmes dēļ. Tālāk kuģis ar 77,000 tonu mazuta dodas uz Lielbritānijas koloniju Gibraltāru, taču saceļas vētra un kuģis uzskrien uz zemūdens klintīm 50 km no Spānijas krastiem. No kuģa tilpnēm sāk izplūst nafta. Kapteinis aizved kuģi dziļāk okeānā, lai samazinātu piesārņojumu draudus krasta tūmā. Taču pēc 2 dienām kuģis pārlūst uz pusēm un, neraugoties uz pūliņiem naftu pārsūknēt uz citu kuģi, ūdenī nonāk 64,000 tonu mazuta. Tiek piesārņots Spānijas krasts 100 km garumā. Attīrīšanas darbos iesaistās tūkstošiem brīvprātīgo. Vētra un augstie viļņi neļauj nedz veiksmīgi atsūknēt atlikušo naftu, nedz arī veikt tās savākšanu. Iet bojā apmēram 8600 putni, un piesārņojums tiek konstatēts pat 3000 km attālumā pie Francijas krastiem. Šis ir viens no pēdējo gadu šokējošākajiem gadījumiem, kad naftas transportēšanai tiek izmantots kuģis, kas atrodas uz sabrukšanas robežas. Tehniskais nolietojums ir bijis par iemeslu avārijām arī pirms tam un vēlākajos gados. Šajā pašā 2002. gadā norisinājās vēl viena bēdīga scenārija piemērs. Kravas pārvadājuma kuģis Tricolor ar 2000 automašīnām uz klāja avarēja Angļu kanālā, ļoti tuvu nozīmīgām putnu uzturēšanās vietām. No kuģa tvertnēm izplūda salīdzinoši maz degvielas – 140 tonnas. Taču ziņas par notikumu parādījās tikai pēc vienas diennakts, un vēl pēc 20 stundām tika sasaukta rīcības komiteja. Tikmēr norisinājās īsta dzīvo būtņu traģēdija. Pusotras nedēļas laikā tika sniegta palīdzība 4600 putniem. 2006. gadā pie Igaunijas krastiem uzradās nezināms izcelsmes naftas plankums, kas tika atrasts dienu pēc tam, kad parādījās pirmie ziņojumi par sasmērētajiem putniem 26. janvārī. Vietējās varas iestādes nebija gatavas putnu glābšanai, tāpēc tika pieaicināta palīdzība no organizācijas Sea Alarm. Tika izveidots glābšanas centrs, izglābti 107 putni, un Igaunijas brīvprātīgie putnu glābēji negribot ieguva lielisku praksi. Pēdējos gados naftas transports pasaules jūrās tiek nopietni monitorēts, un atbildīgajām institūcijām ir daudz vieglāk noteikt nelaimi cēloņus, sodīt vainīgos. Bieži vien tiek izmantot ļoti veci kuģi, kuru tehniskais stāvoklis vairs neļauj garantēt drošību. Tāpēc tiek izvirzīts aizvien stingrākas prasības pret vienkorpusa kuģiem, un drīzumā tiem būs aizliegts iebraukt Baltijas jūrā. Taču pārvadāto tonu skaits ik gadu palielinās, līdz ar to arī piesārņojuma bīstamība.